Tikai 45% baterijas. Kurš labs vējš, kur šodien kaut ko padarīsim. Provēs no šīs stūra kaut ko turpināt, skaistāku likt. Nē? Tā jau nav tik traki. Viss smalas tikai sāp. Nu, jāturpina. Jāturpina. Nu tad, kā vienmēr, pātrinamies. Nu, šodien pārmaiņā, lai nedaudz atpūšās, kad muskuļu grupas bija doma pazāģēt teglas. Vajag augļu kokus aplikt. Un it kā ir pat uzradies kāds, kas frēzēs. Nu, vismaz teorētiski. Kaut ko izteicās, varbūt brauks apskatīties rītā. Vajadzētu maksimum novākt tās mazās eglītes, lai tīrāks. Kā man viņas te kaut ko jau atstās. Nu, diezgan pulki ir jau patrimerēts. Baterijas te tai kamerai, nu, diezgan par īsu. Teiksim, tie, kas te par DJI, kas te Osmo Action 3. Nu, ir tā, kad uz dienu īsti tās baterijas nepietiek. Un, pa nakti uzlādēt visas 3 ir diezgan nereāli. Gan jau tas tā ir speciāli domāts, lai pirktu vēl vairāk baterijas klāt. Bet, jebkurā gadījumā, ja tu pa dienu iztērētu 6 baterijas, pēc tam tu vari 3 dienas lādēties. Tā lielā mērā ņemot, kas te palicis tālāk jau ar krūmu ripu. Tad jau šis gals būs, un tad paliek vēl puse pļavas ir notrimerēta, teiksim tā. Diezgan pulka vēl paliek, nezinu, kā viņš te varēs jāritina tās eglis. Labāk jau būtu, laikam, uz pavasara atstāt to visu, bet tad kādi jāk trimerēt. Ja nu neatbrauc atkal. Apmēram tā. Zāģim vajag detaļas, ar te pazāģēt īsti nesanāks. Bet, labi, vēl šodien rītā, un tad var domāt kaut ko citu. Jābrauc uz pilsētu. Jāatjauno spēki, detaļas, un tad var lūkot ķert kādu labāku laikapstākli, un kamēr sniegs nav uzsnidzis, turpināt darbus. Vēl jau darāmā te ir vienkārši pulka. Bet, domām, ka noteikti uz pavasaru pat, ja nesafrēzēs, noteikti viss būs notrimerēts. Un tad lūkos kā labāk, nezinu, lai vienkāršāk, ko te varētu. Kamēr celmi ir tikmēr, pašgājēji pļaumašīna, lai var skraidīt līdzi. Bet jau, ka notrimerēts, te jau diezgan tāds līdzens izskatās. Tur, kur nav tās traktora rises. Bet, labi. Krausim egļu kravu. Un lūkos visu to vest ārā.